No 22. līdz 25. oktobrim Daugavpils Olimpiskajā centrā norisinās Eiropas junioru čempionāts taekwondo. Pirmajā sacensību dienā pilsētas vadība uzņēma Eiropas taekwondo savienības, kā arī turnīra dalību valstu federāciju pārstāvjus. Čempionātā piedalās aptuveni 450 sportisti no 45 pasaules valstīm. Pēc organizatoru vērtējuma šīs vecuma grupas sacensībām tas ir rekordliels skaits. Uzrunājot viesus, vicemērs Jānis Dukšinskis atzina, ka turnīrs ir lieliska dāvana pilsētas jubilejā. Pirmo reizi rīkot augstākā līmeņa sacensības Daugavpilī ir gan prestiži, gan arī liela atbildība. Šis Eiropas kadetu čempionāts taekwondo priekš Daugavpils ir ļoti svarīgs, jo, kad tika lemts, ka Latvija varētu organizēt, mēs tikāmies ar federācijas pārstāvjiem. Un viņi jau zinot mūsu pieredzi, gan arī materiālo bāzi, nolēma pamēģināt tieši Daugavpilī organizēt šo čempionātu. Parasti Eiropas čempionāti notiek galvaspilsētās. Daugavpils ir fantastiska pilsēta. Šodien laikā mēs bijām pārsteigti par to, cik cilvēki ir labsirdīgi, par to, cik cilvēki ir ļoti gaida šīs sacensības. Mēs patiešām esam sajūsmā par jūsu olimpisko centru. Tā ir fantastiska būve, kas palīdz attīstīt šo sporta veidu Daugavpilī. 22. oktobra vakarā Olimpiskajā centrā notika svinīgā čempionāta atklāšanas ceremonija. Publika silti uzņēma dalību valstu komandas, notika karogu parādi. Par gājiena kulmināciju kļuva turnīra saimnieku Latvijas pārstāvju uznāciens sporta arēnā. Mūsu valsti čempionātā pārstāv 9 jaunie sportisti, kuru vidū ir Daugavpils kluba Jitai audzēkņi Viktorija Soboļeva un Maksims Habarovs. Tieši Maksimam tika uzticēts nest Latvijas karogu. Visi juniori izgāja nopietnu reitinga atlasi. Dalībai sacensībās pielaisti labākie savā vecuma un svara kategorijā. Atklājot sacensības, Daugavpils mērs Jānis Lāčplēsis novēlēja dalībniekiem, lai viņu sportiskās iemaņas kalpotu taisnīgumam un labestībai, lai čempionāts kļūst par īstiem svētkiem un lai veiksme uzsvaida labākajiem. Tā viņš noslēdza savu uzrunu. Čempionāts norisinās 16 svara kategorijās, 8 meitenēm un 8 puišiem. Katrā kategorijā valsti pārstāv tikai viens dalībnieks. Latvija nav pārstāvēta visās kategorijās, tomēr mūsu izlases sastāvs ir diezgan spēcīgs, lai pretendētu uz medaļām. Korejiešu cīņas mākslas raksturīgākā īpašība ir aktīva kāju izmantošana cīņā gan spērieniem, gan arī aizsardzībai. Vārds taekwondo tulkojumā nozīmē ceļš uz pilnību. Cīņa ir aizraujoša un efektīga. Sportisti izpilda skaistus augstus lēcienus, lidojumā izdara sitienus pretiniekam. Šis sporta veids harmoniski apvieno pašaizsardzības tehniku un tādas vērtības kā pieklājība, paškontrole, pacietība un izturība. Acīm redzot, tāpēc šo seno sporta veidu sauc par mākslu, kas piesaista jaunatni. Man patīk taekwondo, jo tas ir mans hobijs, kuram es veltīju ļoti daudz laika, un tagad taekwondo ir neatņemama daļa no manas dzīves. Diemžēl šoreiz Daugavpilietim Maksimam nepaveicās, jau turnīra sākumā viņš izstājas no tālākās cīņas. Apbalvošana dažādās kategorijās notiek katru dienu, tā skaitā 25. oktobrī, tāpēc nāciet un atbalstiet mūsu jauniešus.